Pirmais mačs, pirmā ceturdaļa fināla spēle, un Liepājas hokeja komanda savā laukumā uzņem Tallinas hokeja klubu Panteru. Starta piecinieki ir gatavi cīņai. Kārlim Ozoliņam un Gustavs Krūmiņš, Reinholds Circenis, aizsargu duets. Tieši tāds pats kā cīņā pret Mogo. Pirmo reizi spiests iesaistīties nevisai ērts pretinieks Mogo. Bet vajadzēja tā teikt šo labāko divnieku nokārtot iepriekš. Šeit metiens no labas pozīcijas un punktu starpību. Panteras vēl varēja sāsināt un pamainīt šo tabulas izkārtojumu. Ja būtu uzvarējuši pēdējā mačā pret Kijevas Capitals, tur bija viss ļoti līdzīgi. Un šeit arī pirmie gūtie vārti. Dominiks Sadausks. Pirmās maiņas uzbrucējs būtu pieticis, lai finišētu augstāk nekā 3. vietā. Tomēr drīz jau būs 7 minūtes aizvadīts. Svars met tver Nieminens. Visu labi redzēja. Svars. Treneru puses, gan no sporta žurnālistu puses. Sporta žurnālisti noteica piecinieku, jauno spēlētāju, līdzīgi arī treneri. Pirms brīža redzējām, kā Svars tieši uzmet pa vārtiem. Pastīsimies, ar ko noslēgsies šī sadarbība. Gribēju teikt, spēlēja kā tenisā, bet ne līdz galam. Un šādā impozantā situācijā, kad vārtsargs palecās īsti līdz ripai neaizsniedz, kopumā komanda nospēlēja ne to labāko epizodi. Tālu piespēle viltīgi. Krūmiņš atgriež zonā. Metiens tuvējā apakšējā stūrī. Cīņu tālāk no saviem vārtiem. Paciemojas, paviesojas arī liepājnieku laukuma pusē. Šeit varēja kaut ko izveidot. Vēl viens metiens, tā kā, varbūt iekustinājušies. Iekrīt mainieki. Vēl viena tāda epizode. Panteras vienība, redzam vēl īsā laika sprīdī. Tur 2 kvadrātmetos 3 spēku paņēmieni. Metiens nevisai spēcīgs. Ļoti varētu šodien būt. Varbūt vairāk, varbūt mazāk. Metiens. Šeit jau Nieminens. Kas ir tā pamanāmi. Ir krietni ierobežojuši viesu darbības. Tagad gan bija lieliska iespēja panākt 3-0. Kā teicu, rezultatīvs. Šeit ļoti zibenīgi izpildīt šīs sadarbības, šī kombinācija. Atkal neizdodas nostāties vairākumu izspēlē, gluži pretēji. Mazākumā redzam, izveidoja tādu pretriecienu 3-2. Otrā trešdaļa, var teikt, ka iezīmējās ar gols. Iezīmējās ar bīstamiem, tādiem, gribēju teikt, bīstamiem asiem momentiem pie vārtiem. Valentam arī gana daudz. 1660 minūtes, un kamēr es jums stāstu par statistiku, tikmēr Panteras atgriež 2 vārtu deficītu, tā ka nepagāja ne ilgs laiks starp cīņu pie laukuma apmals. Paliek mainiekiem ripa, tur kritiens, tiesneši vairs daudz nereaģē. Jānospēlē precīzi, visādi brīnumi var gadīties. Līdzīgas cīņas, mainieki. Negūst vārds, bet iegūst. Iesāk šīs kombinācijas saspēli. Metiens. Īsas saspēles, īsa kombinācija. Metiens pa vārtiem. Neveiksmīga epizode šoreiz no Sadauska puses.
Kaut kur haotisks tagad šis vairākums. Iespēle vārtu priekšā, metiens garām. Tāds vairāk sestais laukums spēlētājs. Droši. Oi, kāda kļūda! Tallinas Panteri savu vārtu priekšā uzdāvina ripu. Un rezultāts kļūst 4-1. Nu jau gan mēs pieliekam. Laiks ir kaut ko mainīt vienai vai otrai komandai. Pēdējās sekundēs, Andersona vārtu gūmā nav asistenti. Ja mēs apsveicam Liepājas hokeja komandu ar pirmo uzvaru šajā ceturdaļfināla sērijas pirmajā mačā.